Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Man ir liels gods bijis piedzimt un dzīvot Latvijā un dzīvošu vēl pietiekoši ilgi, un jūs arī. Man ļoti iepriecināja šie svētki, kad Nacionālajā teātrī krievu puisītis skaistā latviešu valodā runāja dzejoli par Latviju, kad pateicoties Mārtiņam Bergmanim bērndārzos dziedāja Mana mīļā Latvija. Man arī te parādīja ieraksts telefonā viena bērndārza vadītāja. Es apraudājos no prieka. Ja katru dienu mēs sev atgādināsim, ka mēs dzīvojam mīļotajā Latvijā, tad mēs tā arī dzīvosim, un neviens mums nespēs traucēt, tikai mēs paši. Tad mums visiem jābūt kopā un vienam otru jāatbalsta. Arī sievietēm sievieti ir jāatbalsta. Nedrīkst pieļaut, ka kāds bāž degunu citu cilvēku dzīvē un kādu mēģina nosodīt arī internetā. Neklusējiet, aizbāziet tiem bļāvējiem mutes. Pieklājīgi, protams. Visur vajag ievērot pieklājību. Bet nedrīkst ļaut aiztikt vājāko. Tāpat nosodīt, ka kāds savu tuvinieku ir ielicis pansionātā. Aizmirstiet, Latvijā nevienas nabagmājas nav, tās ir pēdējās muļķības, bet ģimene to nespēja nodrošināt. Jo tie, kas ir jākopi, tie, kas ir ar demenci, nespēja. Un jūs nezināt, kas ar jums var notikt. Neviens jau nezina. Un arī tie homofobi. Neviens nevar zināt, vai kāds no viņa pēcnācējiem vai mazbērniem nav homoseksuāls, jo to neviens neizvēlās pats. Tādi vienkārši piedzimst. Un arī tā dabā notiek. Ja jūs neko nesaprotat no to, kas ir dabas likumi un kas ir dabiskā izlase, tad aiztaisiet mutes ciet. Vajag mācīties. Priekš tam grāmatas ir domāts. Un vēl skatieties dabā, kā notiek. Mēs jau tikai tādi dabas kriksīši vien esam. Un ne tie izcilākie, un ne tie gudrākie. Pat kaķis ir gudrāks par cilvēku. Ir jāmācās. Man savā laikā tika pārmests, ka es tur sagrābstos no dažādām reliģijām. Un kāpēc gudrs cilvēks mācās no citām gudrībām? Vai tad ne? Ar to jau vajag lepoties, ka mēs esam spējīgi mācīties un paņemt to labāko, ko varam. Un mēs varam. Es 11. gadā biju Londonā. Es palīdzēju vienai slavenai krievu aktrisē, tur bija 2 mazi bērniņi. Un mēs to problēmu atrisinājām. Viņas vīrs, šveicietis, tobrīd man jautāja, cik liela ir Latvija un cik daudz, cik liela ir mana tauta. Es viņam stāstu, nu tad jau, ka viss bruks, tad jau būs labi, jūs maziņi. Es teicu, mēs ne tikai esam maziņi, mēs esam gudri un ņipri. Vai ne? Mēs tie gudrie un ņiprie. Nevis tie, kas bļauj. Nu tad lūdzu, lepojieties, ka mums ir tā mana mīļā Latvija. Uz priekšu ar mīlestību.